Dubultie standarti. Es nezinu, kāpēc tā notiek, ka tev tuvākie vai tie cilvēki, kuriem tā nevajadzētu darīt, dara tās lietas, kas bieži vien tev visvairāk sāp. Un nācās ļoti domāt par šo domu, par dubultiem standartiem, jo kāds cilvēks pateica par manīm to, man tieši personīgi. Un, protams, sākumā dabīgi mēs to neakceptējam, jo cilvēks neizprot to manu iekšējo redzējumu. Un, kā jau kā cilvēciski tev grūti varbūt kaut kādas lietas pieņemt. Bet tad es tā atvērtāk sāku skatīties uz šo jautājumu, šo domu. Man jāatzīst, ka jā. Bet man jāatzīst vēl viena svarīga lieta. Ja tev nav Kristus, tev nemaz nevar būt dubultie standarti. Ko es ar to domāju? Bez Kristus, lai cik tu nedomātu, ka tu esi labs vai dari šķietami labas lietas, tavs sirds ir ļauna. Tev nav labā ekvivalents, tev nav labā iespēja kļūt patiešām brīvam. Bet ar Kristu, ja mēs ņemam to līdzību par mazgāšanu un gludināšanu, tad tiem, kam ir Kristus, tiem ir pieejama tā mazgāšana. Viņiem ir izvēle, un tad ir gludināšana, svētapšana. Un tad mēs citreiz skatāmies uz kristiešiem, vai tādiem kā es, un liekas, ka viņš jau dzīvo kā dubult standarti. Viņš sludina Kristu, sludina šķietami sterilu pareizu dzīvi, bet pats citreiz neizpild to, ko sludina. Bet te jau ir tā sāls, ka ne jau daļ maniem darbiem, bet dēļ Kristus žēlastības. Un tā žēlastība dod man spēku tos dubultos standartus mēģināt izskaust manā dzīvē. Cīnīties ar viņiem. Krist, tad celties augšā. Krist, celties augšā. Bet latviešiem neskāpēc liekas, ja tu kristietis, ja tu taisi biznesu, ja tu dari kaut ko, tad vienreiz un profesionāli un uzreiz tu esi perfekts. Bet dzīve rāda, ka tā tas nenotiek. Dzīve rāda, ka tas tā, tieši tāpēc ir Kristus žēlstība, jo pats Dievs zina, cik cilvēks ir vājš, cik viņš ir ļauns, cik viņš ir nespēcīgs bez viņa. Tāds pārdoms un iespējams tas runā uz tevīm. Bet ko es sapratu? Svarīgāk par tiem standartiem, vai tev ir Kristus? Jo bieži par tiem dubultiem standartiem visvairāk satraucās cilvēki, kam ir viens standarts, kam ir grēcības standarts visai viņa dzīvē. Viņam nav nemaz opcija, dzīvot tajos dubultajos standartos. Tad es tev aicinu labāk esi ar dubultiem standartiem un tev ir glābšana, nekā tu esi šķietami sterils, taisns, tāds, kas neko nedara. Ja viņam ir bail kļūdīties, sačakarēt kaut ko, bet viņš arī nedzīvo. Neesi kā tāda amēba vai kā tāds, liemežvāks.
es kā ērglis, es kā tas, kas riskē, kas dzīvo riskā. Jo tad tu dzīvo, tad tu attīsti to potenciālu. Jā, tad tu krīti un tad tev ir visāds pārdzīvojumi, bet tā ir daļa no tā visa mehānisma. Tā ir daļa no dzīves. Jo tavs veiksmes ir tavu neveiksmju rezultāts. Un tā īstā panākuma atslēga mācību stunda skolotājs ir tanīs neveiksmēs. Un tad es abrīnoju Dievu, ka viņš ir radījis to garīgo mehānismu, ko sauc par žēlastību. Ka tu ne pilīti, tur nevar pielikt, tur neesi cienīgs. Tu nedrusciņi nevar to ietekmēt, viņi jau tiek dota. Ko tu vari ietekmēt, kas tev ir jāietekmē un pie kā tev ir jāstrādā, tā ir tā tava daļa pēc tam. Tā gludināšana, tā svētāpšana, tā dubulto standartu izskaušana.